Jelgavas pils pagalmā spraiga rosības, sadalījušies 7 komandās, gan studenti, gan pasniedzēji no Stieplēm un Agroplēves rada savu pasauli. Un kāda ir jūsu pasaule? Krāsaina, arī ar melnām un baltām dienām, bet pārsvarā jau ar krāsainām un priecīgām. Šī jau ir 4. ideja, jo mums bija 3 citas pirms tam. Bet izveidojām ļoti ātri, laikam visātrāk. No visiem tā kā sevišķi grūti nebija. Arī citām daļā dzimuma pārstāvēm pasaule asociējas ar ko skaistu, bet pavisam citādas ir puišu domas. Mums būs principā biceps, triceps un hantele, reku mums tur stāv. Tā ka mums būs tāds fiziskais cilvēks. Džeki paliek džeki. Tur mēs par mīlestību, man liekas, tas dzejnieki varētu, jā, bet īsti veči ir sportisti. Aprīlis ir Latvijas Lauksaimniecības Universitātes fakultāšu dienu mēnesis, un gaismas skulptūru veidošana ir viens no sociālo zinātņu fakultātes dienu pasākumiem. Skulptūras īstenībā mēs taisam jau 2. gadu, bija arī pagājušā gadā, bet tēma pagājušajā gadā bija pretī pavasarim, tad šogad mums ir tēma rada savu pasauli. Jā, ideju mums tā kā izdomāja paši studenti. Vakarā studentu pasaules redzējums iemirdzis dažādās krāsās un tiek nodots skatītāju vērtējumam. Kā tad ir, vai bija grūti izvēlēties? Īstenībā jā, jo nevarējām tā kā izlemt, kurš vairāk ir ielicis savas idejas un domas šajā skulptūra veidošanā. Vai ir vienprātīgs jums lēmums, ja katra tomēr palikāt pie sava? Mēs izlēmām tomēr pie kopīgā, lai tomēr gala rezultāts būtu viens. Un kas tad jums patīk visām? Mums visvairāk patīk tā doma utopija. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.